Čau visiem! Šodien ir 24. decembris, Ziemassvētki. Un pirms vakara pasēdēšanas pa dienu esmu izdomājis atbraukt pafotografēt. Pagājušajā nedēļā bija ļoti superīgs laiks. Bija augstums, sasniedzis sniegs, bija 20 cm, koki balti, ir ritīgs Winter Wonderlands. Bet kā jau decembrī, darba ir diezgan daudz. Un līdz ar to tajā laikā nesanāca aizbraukt pafotografēt, bet ir brīvs brīdis tagad, tāpēc esmu atbraucis šodien Ziemassvētkos. Priecīgus Ziemassvētkus! Kaut arī sniegs šodien ir ļoti maz, ņemot vērā šos salīdzinoši pagājušo nedēļu sūdīgos laikapstākļus. Esmu izvēlējies atbraukt uz ļoti populāru galamērķi Sietiņiezi. Parasti es neizvēlos tik populāras vietas, bet par cik es filmēju video, tad man vajag ar garantiju kaut kādas bildes. Tad iesim skatīsimies, ko Sietiņiezis mums šodien dos. Sen te nav būts. Cerams, nebūs daudz cilvēku. Nonācu lejā līdz Gaujai, pie paša Sietiņieža. Šeit tāda diezgan smuka klints, trepītas ūdenī. Fonā spīd saulīte. Liekas, ka te varētu sanākt bilžuks. Ķeram ciet! Šeit Sietiņiezī ir ļoti labi viss sataisīts. Par drošību ir padomāts. Margas un trepes ir ļoti stabilas. Tā kā mierīgi var braukt ar bērniem, izstaigāt šo te taku. Klintis jau arī diezgan iespaidīgas. Jā, pa smuko. Bija jau piemirsies, cik iespaidīgas tās klintis ir. Masīvs vienkārši. Jā, tā ir, kas sen te nav būts. Bet vispār nenožēloju, kad atbraucu. Katru reizi, kad atbraucu uz Sietiņiezi, vienmēr nobrīnos par šito dabas objektu. Lielākais smilšakmens atsegums Latvijā. Ļoti iespaidīgi. Esot visu laiku pa darbiem, bija jau piemirsies, cik forši ir atbraukt kaut kur pie dabas. Mežā. Kāds gaiss. Forši. Kaut arī nav tās lielās sniega kupenes un kokos nav baigi daudz sniega. Tāpat ir forši. Un ir arī ko bildēt. Tā kā jā. Jau Ziemassvētki ir izdevušies. Nemaz nesagaidot vakaru un dāvanas.
Sietiņiezis ir izstaigāts. Vēl jau ir laiks līdz tumsai. Jāizbrauc uz vēl kādu spotiņu. Bet par to pēc brīža. Pa ceļam atpakaļ uz Cēsīm izdomāju izskriet caur Valmieru. Un pie Valmieras ir tāds mazs miestiņš Mūrmuiža. Un cik es skatījos bildēs, tur ir tādas interesantas slūžas ar tādu ūdenskritumu. Nu, ja jau esmu šajā galā, tad jau jāizbrauc jāpaskatās. Kas tas ir pa zvēru un kā viņš izskatās. Braucam apskatīties. Šādi izskatās Mūrmuižas slūžas. Kaut kāds dīvains veidojums. Tiltiņš un apakšā bedre, kurā iekrīt ūdens. Bet, nu, ir interesanti. Jāuztais bilde. Tas slūžas sanāk iet ceļš, un ceļam vienā pusē ir tās slūžas, un ceļa otrā pusē šeit iztek upe no tā dīķa, kas ir tajā pusē. Un šeit ir tādas krācītes ar akmeņiem. Arī šeit tālāk ir tādas kaskādītes. Jā, mēģinām kaut kas nobildēt. Nu ko, Mūrmuiža ir sabildēta. Vispār šodien diezgan foršs izbrauciens. Īss, bet tāds intensīvs. Prieks bija tevi paņemt līdzi šajā izbraucienā. Paldies, ka noskatījies šo video, un tiekamies jau nākamajos. Bet tagad jādodās mājās, ēst pīrādziņus, pakot vaļā dāvanas un svinēt Ziemassvētkus. Priecīgus svētkus visiem! Čau!